Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs piekrīt viedoklim, ka nākamā gada budžeta konsolidācijas apmērs varētu būt mazāks par 400 miljoniem latu. Zināms, ka šobrīd Latvijas tautsaimniecības izaugsmes prognozes nākamajā gadā ir nedaudz pamainītas no aptuveni 2,5% uz 3,3%, kas arī nodrošina to, ka Latvijas valdībai nākamajā gadā šis konsolidācijas apjoms nebūs tik liels. Viņš arī ir priecīgs, ka noslēdzies sarunu rauns ar starptautiskiem aizdevējiem par nākamā gada budžeta konsolidācijas apmēru. Daudz cilvēku, protams, prognozēja to, ka Latvijas ekonomika sabruks, Latvijas ekonomika ir nolemta vēl dziļākai krīzē, un es domāju, ka daudzi šobrīd nenovērtē to, cik svarīgi ir, ka Latvijas tautsaimniecība šobrīd ļoti pārliecinoši un uzskatāmi iet no šīs krīzes laukā, un kad Latvijas tautsaimniecības izaugsme varētu būt ļoti tuvu pat nulē šajā gadā, ko negaidīja pat vislielākie optimisti. Vienlaikus viņš uzsver, ka budžets pamatā jāsamazina uz strukturālo reformu rēķina. Mūsu pozīcija paliek nemainīga, ka šis konsolidācijas apjoms būtu jāveic pamatā uz strukturālo reformu un izdevumu samazināšanas rēķina, un tas varētu nodrošināt arī to, ka nākotnē tautsaimniecības izaugsme varētu būt pat vēl straujāk un vismaz noteikti nodrošināt šo 3,3%. Pretējā gadījumā, ja tiek celti nodokļi, pastāv risks, ka tas mazina patēriņu, tas mazina tautsaimniecisko aktivitāti, kā rezultātā tautsaimniecības izaugsme varētu bremzēties. Atgādinām, ka konsultācijās ar starptautiskiem aizdevējiem panākta vienošanās par nākamā gada valsts budžeta konsolidāciju 280 miljonu latu apmērā.